Nu jau 6 stundas ceļā. Drīz būsim Polijā. Un tur tāda pilsēta ceļas, kur notiek zombiju fests. Pačakosim. Kādas ceļas? Vaive. Pačakosim. Vaive, varbūt Spānijā jau. Jā. Pačakosim muziciņu. Možda kādu parunāsimies. Jā. Jūs redzējāt, kā pirāts nosirmojis? Bārda tāda pati, bet vecas nodzinis un nosirmojis. Nē, mums līdzi ir leģendāra persona, kas ir apmeklējis vairāk festivālus nekā mēs ar Annu kopā. Viņš vienā gadā apmeklē vairāk nekā mēs visā mūžā. Tiekamies zombiju festivālā. Reiku tak zīme. Kāda zīme? Kā esi? Jāni, ir tevā jāmēr. Pagranķirovku maucam. No kalpa lejā un tur kaut kur tur. Alus mūsas paskatieties, cik daudz. Jēziņ. Šis ir kanāls Garāža Reaģē. Šis ir kanāls Garāža Reaģē. Decibels! Tas unikāls brīdis šajā festivālā, jo es 10 no rīta pamodos tur ābeļdārzā. Un es pamodos no tā, ka šis ansamblis no Vaives sāk tādu nelielu mēģinājumu. Tā sākās mana šī diena, un līdz ar to šis festivāls. Es par projektu, es zinu, ka ir bijis projekts Kaprači kaut kā ļoti sen, vai ne? Jūs atceraties kaut ko tādu? Ļoti sen, jā! Es īsti nezinu, kas tas bija. Tagad jaunieši runā par tādu projektu, Prikol reps ir tāds jēdziens, bet man liekas, tas bija Prikol metāls toreiz 80. beigās. Un kas notiks tagad, viņi ļoti gatavi un paķerīgi varbūt satraukušies, bet viņi paši varētu izstāstīt to stāstu, un kad tas viss sākās nāks. Ar vērienu zombis svin savu vārdienu. Mēs tagad ielvīsimies backstage'ā, pajautāsim, kā viņš svin savas dzimšanas dienas. Ejam, aiziet! Kā pajautājums, kā viņš svin savu dzimšanas dienu? Dzimšanas diena man vispār ir Ziemassvētkos. Kopā ar Ziemassvētkiem. Jā, tur tā svinēšana, tāpat kā tagad, īsti tā svinēšana notiek tādā Ziemassvētkos, katram notiek viss, katram savs pasākums, kaut kāds tomēr var izdodās pavākt savu kodolu, lai atbilst mans būtais dzimšanas dienas. Vienmēr ir bijis skaļi un nekad Ziemassvētku nav bijis. Kā es saku, man neizvarās. Es novēlu tev, lai zombiju fests turpinās gadiem. Lai vienmēr arī Ziemassvētkos Un vārda dienas. Visu laiku.
dāvana zombiju vārdienā. Šis zombiju fests kā jau ir piektais. Cik pumpēt ir zombiju fests? 5. Pirmais bija Zāģis. Jā, Zāģis bija sākumā. Zombiju festu veterānis. Cilvēks ar pieredzi. Kādu zobu baunātāju tu vietolē saglabāt tik brīnišķīgi stiltu baltus? Teksto krāsu, jā, pats Vai labākais. grupai Ierimals ir abonements pie zobārsta? Nē, man savu zobu nav, tāpēc mēs krāsojam. Grupa Ierimals zombiju vesā. Pareizi vārdi rakstīja. Tie, kas mīkstāki slēpjas no lietas. Tie, kas mīkstāki slēpjas no lietas, pārējie tas netraucē. Reku mums ir ekskluzīva iespēja, mēs ļoti slepeni ielevjāmies backstage'ā, bez nekādas atļaujas, mums nav nekādu kartīšu. Kā man ir mēdīja. Nepievērs uzmanību, kurš. Reku Šķembas, grupas Šķembas gatavojās iziet. Es uzzinu. Reku galvenais pasākuma vadītājs Ēriks mūs jau vēro, jo mums nav kartiņu, mums nav preses kartiņas. Neiedēva beigās? Jā, mums neiedēva. Bet Reku grupa Šķembas dosies uz skatuves, meitenes jau gatavs. Leģendāro Ēriku Saksonu. Tu esi leģendārs? Satikam neleģendāro Ēriku Saksonu un zem ozola. Parasti tu visiem prasi jautājumus. Tagad es te uzdošu 2 jautājumus, varbūt 3. Vai tu plāno vadīt zombiju fest arī pēc 10 gadiem? Ja viņi taisīs festivālu, viņi jau paši zvana. Viņi jau paši zvana. Jā, viņi paši zvana. Ko tu dari tad, ja tev atvēlēt mikrofonu? Tu zināt, nav. Man šitas ir galvenais jau ar darbā ar mikrofonu ir pareizajā laikā ieslēgt un izslēgt. Jo pasaulē jau vispār svarīgi ir laikā sākt un laikā beigt. Nepieņem līdz stoli, varbūt. Ieslēgt, nē.
Ko tu uzdāvināji zombim? Es zombim vēl uzdāvināšu, bet tad, kad šis video būs redzams, tad jau būs uzdāvināts. Tas nozīmē, ka šajā vietā jūs ieliksiet to mūsu dāvanu. Perfekti sanāk. Jā, super! Šodien ir vārda dienas Uldiem. Bet viņš jau negrib laikam īsti būt Uldis vienmēr. Viņš pārsvarā ir zombis. Viņš ir mūsu sirdīs zombis. Un vispār Fricis man teica, ka kādu Uldi viņš vispār nepazīstot. Un tāpēc šodien mēs tevi pārdēvējam tiešām mūžīgi mūžos. Vaives ķēniņš zombis! Lūdzu, nāc pie Mārtiņ, nāc te! Mārtiņ, tu te tak nāc, Tikai te būs tā kronēšana. Pasniedz šito. Tā, Tu nelamājies! derēs, ja? Tā, pagaidi. Tas nav viss vēl. Pagaidiet, paturiet manu mikrofonu. Tā, Meitenes, paturiet mikrofonu uz sekundīti. tā. Un Egil, ķēniņienes kronis. Ar to būs noteikti vienkāršāk. Ar šo ir vienkāršāk. Nu, pastīsimies, kā ķēniņš tiks galā ar visu šo. Zombi jāliek galvā. Oi! Te briest nepatikšanas, tūlīt jūs ieraudzīsiet tās nepatikšanas. tā. Un ķēniņam, protams, pienākas. Kas tad cits, ja ne Žaks? Ģimenes paka, ģimenes tilpums. Nākošdien ņemam brīvu. Lūdzu, nenobīstieties no lietus. Tas palicis vienmēr, bet brīnumi atgadās gan. Ko tev tur iedeva? Nē, vispirms cepums. Šis cepumi, labi, cepumi. Klausies, bija Anģi, nu es arī gribētu tādu vārdienu. Normāli, nē? Nu, Viss tas veids no skatus kronē par ķēniņu. jā, starp citu, tev ir iespēja. Latvijā likumdošana atļausi mainīt vārdu. Jā. Tu vari nomainīt vārdu uz Uldis. Tiek pēc Un svinēt. Tā, ka es būšu Uldis. Sveiciens Uldiem!